Nu ko, jauns īs video lohu servisam. Pa Energā bišķītiņ tāds maziņš video būs. Karoči, Energā ir pārdošanā. SSā varbūt jau daži redzēja, Facebookā arī es ieliku. Nu, karoči izdomāju tā, ka tomēr ir laikam jāliek pārdoties. Jāņem kaut kas cits būs. Varbūt arī neņemšu neko citu, jo tagad, kad nopirku mašīnai diskus, tagad mašīna man ir vairāk prioritāte, tagad iet uz mašīnu, roller tā mazāk sanāk braukt, vēl darbi tā un šitā, un karoči, nu cena štuka 400, setups derka, ērka, Motoforce 21 karbis, Stage 6 taisnā ieplūde, pa līniju 90 filtrs, kas tur vēl bija, man liekas, karbona lapiņas man lasīja ar stoku mājiņu. Nu, tas ir laikam viss. Un pa līniju sajūgs, 3G regulējamais. Īsā ručka, Motoforce. Panelī viss strādā. Viss strādā, nobraukums, cik tur ir 12,900 nobraukums. Eļas lampiņa visu laiku deg, es eļu nelaju, tur bačakā. Vai, ka te ir bačaks eļai, es tur nelaju eļu, nafig vajag. Vai, man ir pudelīta eļu maisu, cik te ir rakstīts, 1:3,3. Karoči, bākā leju eļu, tā man ir drošāk, tāpat uz tūningu labāk tā ir darīt. Kas te vēl viņam ir? Nu, priekšā strobu lampiņas, to es tagad nekurbulēšu iekšā, es negribu vilkt viņu ārā. Bet, ja pa divi režīmi ir tā, ka, ja abas vienkārši deg, tad, ja paņem, ieslēdz tālos, ieslēdz atpakaļ tuvos, tad būs strobi, abi divi, ja mirgo. Un tad ir vēl, ja prikols, ieslēdz tālos, un tad reikla apakšā lēdī. Ja viņi deg tikai tad, kad ir ierubīti tālie. Nu, kaut kā tā, kas tur man vēl mainīts. Baigi jau nekas. Nekā tāda īpaši nav. Tā kā tā. Jā, un uzreiz saku, šito sirsniņu es līdzi nedošu. Es viņu ņemšu nost, to es nedošu līdzi. Nu, tā kā tā, visu sīkāk es vēl varu pastāstīt privāti, ja kādam ir interesi. Labāk rakstiet nekā zvaniet. Tie, kas no SS vai Facebookā, vai vienalga labāk rakstiet, jo es uz numuriem neceļu. Tīpaši darba laikā. Kaut kā tā, bet SS-ā, Facebookā visur viņš ir ielikts. Štuka 400. Un izslēgam. Un vēl paņēmu reku, veco kameru, to veco sūdīgo kameru. Uztaisīju dažus klipiņus, braucot. Un kā SD kartiņa stāv. Nu, kvalitāte tur vispār galīgais fufels būs, bet nu labi, kaut kas jau būs. Tā kā tā. Nu, īs video. Tie, kas grib, tie var rakstīt lohu servisā, Instagramā privāti vai SSā pameklēt. Tā kā tā. Nu, labi. Nā, sajies. Viss čotka būs šeit. No defektiem, ko es varu tagad uzreiz pateikt. Priekšējos bremzes nestrādā. Karoči, situācija ir tāda. Nu, viņas strādā. Bet reku viņas stāv šitā. Un, karoči, tur tas virzulīts ir. Viņš ir izspiedies ārā, viņu vajag atpakaļ iespiest un ielikt otru bremžu kluci. Ja tur tagad ir tikai viens bremžu klucis, un otrs bremžu klucis kaut kur rekur ir. Ventilators strādā. Karoči, reku otrs bremžu klucis. Viņu vajag ielikt tur, un tad bremzes strādās. Viņas pat atgaisot nevajag. Nu, tā kā tā. Vēl no defektiem, kas neiet, tas ir starteris. Startera nav. Man viņš braucot izkrita, reku vadi tur. Nezinu, var redzēt, nevar. Karoči, rekurī vadi no startera. Starters neiet. Starters man braucot nokrita. Nu, rekurī starters vienkārši, galīgā pakaļā reāli. Nezinu, ja kādam vajag došu ar starteri līdzi, varat pamēģināt pielikt atpakaļ.
Nu, tā kā tā, es nezinu, cik garš video, jau 5 minūtes filmēs, jau tā kā ārā. Bet, nu labi, gan jau kaut ko sagriezīšu īsāk. Ielikšu vēl tos klipus, kāds, nezinu, 10 minūtes būs tur vidīgs. Bet, nu, tāds reāli čist pārdošanai uztaisu vidīgu. Un kaut kā tā, kas man te vēl, nu, vairāk jau it kā nekā viņam nav. Vispārējo pilnīgi sīkāk es varu privāti pastāstīt, ja būtu baigā interesi. Atrodas Olainā. Tas ir viss, ko es tagad pateikšu tā uz video. Kur Olainā neteikšu, to es privāti pateikšu, bet atrodas Olainā. Tā kā tā.
Tā un vēl, nu, kamēr es esmu garažā. Reku, te stāv čainu, tur stāv Eiroks. Abi divi vēl joprojām šeit ir. Čaina joprojām pieejama pārdošanā 400 eiro, blin. Es nezinu, ka neviens nerakst, jopcik, kas jums nepatīk čainas, blin. Pastāv šito raķeti, jopcik. Viņa iet, reku, te pat sirsniņa virsū ir. Tas nozīmē, ka liela jauda, nobraukums, cik tur 10 štukas ir. Bet viņa iet labi, viņa iet līdz 70 mierīgi. Divatā pat uz 70 mēs esam ar Miku braukuši. Divatā uz čainas, 4 taktera, blin, 50 kubi. Tā kā, blin, nu rakstat pērkat, jops. Svaigi krāsot, nu labi, cik nu svaigi, bet nu nav baigi labs krāsojums, bet, nu, blin, labāk nekā tas, kas bija. Tā kā tā, dokumenti arī pārakstāmi, viss kārtībā. Tā un pa Eiroksu. Karoči, Eiroksam ir beigta aizdedze. Viņš tagad nelec. Bet pa Eiroksu es uztaisīšu vēl atsevišķu video, jo Miks ir atdevis visu naudu, cik viņš man bija parādā pa Eiroksu. Tagad tas ir Mika Eiroks, es viņam vairāk neko baigi tā nedaru. Te jau redzēt, sveci ārā, dzirks vēl nav, aizdedze beigta. Bet, karoči, reku, plasmasas krāsojam, to es citā video rādīšu vairāk. Bet, nu, būs jauns setups. Kad nezinu, bet būs drīz jauns setups. Tā man vismaz Miks teica. Pagaidām te viss ir tā noslēpts no visiem. Tā kā tā. Tā kā drīz jau būs visādi video, es tā domāju, jo jau mēnesi, man liekas, nav neviens video šeit bijis lohu servisam. Tā kā drīzumā jau būs visi video atpakaļ, es tā domāju. Gan jau, ka ne ar šito GoPro, nu, kas tas, blin, nevar pat pa GoPro nosaukt, akmens, blin. Šitien vajadzētu ENS pierakstīt un tā reāla akmens. Un, ka, blin, kas man te vēl 4 taktēri karbis. Nevajag kādam karbi, blin, tūlīt pārdošu 10 eiro tagad un tūlīt čauks vienīgi pārgriezs. Ejošs karbis. Ja kādam vajag, blin, rakstat, man reāli viņš nav vajadzīgs. Vietu aizņem uz plauktiņu, tas bārdeks kaut kāds. Reāli tas karbis, blin, visu plauktu piedīšu. Bet, nu labi, tas ir joks. Bet ja kādam vajag reāli rakstat, man viņu nevajag. Tā kā tā. Nu tas ir tagad toči, es domāju, tas ir viss, ko es gribēju pateikt par rolleriem. Pa Eiroksu kaut kad būs video, nezinu, mēnešu vidū, beigās kaut kad būs. Tad, kad Miks krāsu nopirks. Pagaidām tikai slīpējam. Otru sānu plasmas. Karoči tikai slīpēšanas process ir, es neesmu nemaz filmēt sācis. Bet būs pa Eiroksu video, ja kādam interesē. Varbūt visiem jau vienalga ir. Mēnesis nav bijis video, gan jau visi atmeta domu, ka te būs kāds video jauns. Bet būs. Viss kārtībā, neuztraucās. Čībiņas. Labi, viss, es eju mājās. Čuriju.